ļoti cienījamās dāmas un augstgodātie kungi. Man patiešām ir liels prieks sveikt jūs šī paradīzes stūrītī, jo patiešām, kā mēs te sakam, tā ir tā pasaka vai mīts vai tāda, nezinu, kā to pateikt, par ideju, kur sen vēl kaut kādā 2000. gadā bija radusies, kā jūras krastā mēs gribējām uzbūvēt kaut ko skaistu, un tā kā, mēs te Latvijā personīgi neko tādu pašā jūras krastā nevarējām uzbūvēt, tāpēc vajadzēja būvēt sabiedrisku objektu. Un tāpēc šīs restorāns un viesnīca, ko mēs te esam uztaisījuši, tas ir mūsu tādu sapņu pils, es tā teiktu, ar manu kundzi Svetlanu, ko mēs būvējam ļoti ilgi no 2003. gada. Būvējam un esam uzbūvējuši. Varam viņu prezentēt. Liels paldies, ka jūs atradāt laiku ierasties pie mums uz šo atklāšanu. Es ko vēl gribēju teikt, ka mums negāja viegli. Mēs šos gadus cīnījāmies ar mazākām un lielākām problēmām, lai atrisinātu un realizētu dzīvē šo ideju, kur mēs prezentēsim šodien jums. Es ceru, ka jums viņi patiks, un ne tikai jums, jo mēs gribējām, varbūt ne tikai sakārtot vienu mazu Latvijas stūrīti, bet lai šīs mazas stūrītes būtu, varbūt, kā es gribētu teikt, ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā, bet varbūt pat pasaulē, lai tie cilvēki, kas atbrauc no visas pasaules, pateikt, jā, Latvijā ir viens skaists stūrītis, kur var pavadīt dažus skaistus mirkļus. Paldies jums! Es pirmām kārtām gribētu pateikt lielu paldies saimniekam, kas tikko runā, visai viņa ģimenei, kas man īstenībā ļauj piedalīties šajā objektā. Un es pat atzīmēšu, ka objekts ir sācies stipri ātrāk, nekā Andris minēja, viņš sācies no 2002. gada. Un vēlreiz gribētu pateikties Andrim un visai viņa ģimenei par to milzīgo izturību, kas ir vajadzīga, lai šādā pilsētā kā Jūrmala realizētu šādu objektu. Jo tā, kā piemēra, es teikšu, ka viņš ir pārdzīvojis šo objektu realizēt 5 pilsētas mērus. Un tāpēc es viņu novēlu tādu lielu dzīvesprieku pie šī objekta pabeigšanas un novēlu, lai jūs visi būtu arī atpūtas brīžos, tās laimīgos brīžos, ko viņš minēja kopā ar viņu. Kur tas pirmā? Es arī tā pašu varu teikt, ka man bija prieks strādāt kopā ar dizaineri Svetlanu. Iesākumā mana māsa arī piedalījās, bet turpināja Svetlana. Un man bija prieks, kad viņa bija tik radoša, kad man brīžam pat nebija ko piebilst, nedz arī kaut ko mainīt viņas iecerē, un man bija jāpiekrīt. Paldies, Ivēt. Es arī gribētu pateikt jūs paldies par patiešām ļoti labu sadarbību šajā projektā. Es neesmu dizaineri, es vienkārši mēģināju realizēties šajā projektā, varbūt, citā veidā, un vai izdodas man tas vai nē, jums tas ir, kas sakot, jālēm šo, Bet bija patiešām ļoti ilgi sadarbība, bet es teikšu, ka, nebūtu mani vīri uzbūvējuši māju, man nebūtu tāds iespējams ar jums sievēt strādāt, un realizēties, Tad pirmkārt es gribētu pateikt paldies saviem vīriem, tas ir Andrim un Arturam, Tas ir man ģimene, un patiešām viņi to uzbūvēja un man iedeva iespēju kaut ko arī parādīt sev un visiem, Tad arī gribētu pateikt paldies visām institūcijām, kas piedalījies valsts un komerci institūcijām, kas piedalījies šajā projektā, Un arī visiem strādniekiem, visiem celtniekiem, visiem darbiniekiem, Un īpaši pēdējā brīdī, piemēram, kur mums ir direktora Vita, tas cilvēks, kurš viesnīca un restorāna joma ilgi jau nostrādājuši, un bez viņas, es domāju, ka mums tā atklāšana nebūtu
šodien, jā, vismaz, jā, un kā viņi tas notiks, tad mēs redzēsim, bet reāli liels paldies, jā, visiem, kas piedalās šajā projektā, jā. Celtniekam es pateicu, jā, Antonam Ducensam, jā, kas galvenais celtnieks šajā projektā, jā, un paldies, ka jūs atnācāt, es jums novēlu labu vakaru. Sveicināti! Man liels prieks, ka jūs tik kuplā skaitā esat atnākuši, neskatoties uz slikto laiku. Tas nozīmē man kā pavāram, ka tas ēdiens nepazudīs. Tas nozīmē, ka viņš tiks apēsts. Jā. Un kā jau jūs esat noteikti nogaršojuši, šovakar dažādas uzkodas būs jau tiek visu laiku nesātas un jūs varat baudīt. Tad pirmajā stāvā vēl būs atbilstoši latviešu tematikai galds ar latviešu sieriem. Dažādi latviešu sieri pārsvarā no Madonas. Gan kazas siers, gan govs siers un, protams, kad lauku sviests un maize. Tad otrajā stāvā numuriņos, katros numuriņos gandrīz būs sagaidām visādi pārsteigumi ēdami, dzerami un baudāmi. Jā, un galvenais šovs Spānija ļoti tradicionāli paella, kas tiks gatavota jūsu acu priekšā. Jā. Un trešajā stāvā arī viens karstais.